2024. gada 4. maijā man bija tas gods uzrunāt Nacionālo bruņoto spēku parādu Reizeknē. Reizeknē mēs saņēmām svēta karogu, kurš šodien plīvos Talsos. Karogs, kurš nozīmēja to, ka šogad Nacionālo bruņoto spēku parādi notiks mūsu novadā Talsos. Mums būs lieliski iespēja redzēt mūsu karavīru soļojumu. Mums būs iespēja redzēt mūsu tehniku, mums būs iespējas redzēt mūsu helikopterus un lidmašīnas, kas ikdienā sargā mūsu zemi. Mums būs iespēja izbaudīt sarkanbaltu-sarkanās krāsas virs mūsu Talsu ezera, kas vairos mums sirdī, mums apkārtējiem šo brīnišķīgo sajūtu, ko mēs saucam par brīvības svētku sajūtu. Aicinu izbaudīt šo dienu, būt kopā ar saviem mīļajiem, būt mūsu dzimtajos Talsos, un lai katram no mums ir jauka diena un gods kalpot Latvijai. Mana Latvija, mana atbildība.